Tātad, kā jau solīju, re, kur ir tas robots. Izstāst, ka viņš drusku ir noslīdis abas puses vienādi, tā kā ar nogulsmīti. Ne par to es stāstu. Mūsu uzdevums ir viņu izjaukt. Tāds viņš izstāst, tāda marka. Viņš ir lietots, kā demo robots. Iekšā liekās simkarte, 4G. Tāds, pēc parametriem viņš ir tā kā principā atbilstībā pret Sunseekeru kā uz X5 versiju 2000 kvadrātmetru. Bet X5 Sunseekeram ir pilnpiedziņa. Šim nav. No apakšas var pateikt, ka viņš ir kaut kur līdzīgs Sunseekeram X3 versijai. Pēc tā diska, pēc tiem ratiem, pēc baterijas novietojuma. Iespējams, ka kaut kas no Sunseekera rūpnīcas ir viņam sūtīts. Priekšējie riteņi ir ļoti līdzīgi. Iespējams, jo Sunseekera rūpnīca ražo visiem, principā, robotu ražotājiem komponējušas sastāvdaļas komponentus, teiksim tā. Pāna arī nedaudz tā kā kopēta no Sunseekera. Starpība starp X3 Sunseekeru ir tā, ka šeit pāna regulējās elektroniski, pānas augstums. Bet nosaukt, ka viņi ir baigi peldošā, gluži nevarētu. Sunseekeram viņi regulējās manuāli, X7 elektroniski, bet jebkurā pozīcijā viņi var cilāt no 0 līdz maksimumam. Tad šeit tas nav. Nav arī neatkarīgā piekara. Riteņi stāv vienkārši savā vietā. Un redukcijas pārvads ir riteņu sākuma. Un izskatās, ka šeit ir dzinējs. Jaucot ārā, drīzumā mēs to visu redzēsim. Pēc parametriem viņš ir tā kā principā atbilstībā pret Sunseekeru kā uz X5 versiju 2000 kvadrātmetru. Bet X5 Sunseekeram ir pilnpiedziņa. Šim nav. Tātad re, kur ir pirmā atšķirība. Vienā pozīcijā liekās rati ar magnētisko sensoru. Tas ir gan augstuma sensors, ja purns ir pacelts. Rats nostaigā. Un paši rati ir tomēr lielāki nekā Sunseekeram. Un arī diska stiprinājuma vieta ir uz 6. Tad redzam vēl vienu atšķirību. Skrūvītes ir magnētisks no parasta tērauda. Ar Sunseekeram visas pilnīgi skrūves, kas eksistē, ir no nerosējušā tērauda. Magnēts viņas klāt nevalda. Šī gadījumā pluss ir Sunseekeram, mīnus šim robotam viennozīmīgi. Tātad runājot par peldošo pannu, re, kur šeit ir liemeža tipa augstuma regulācija. Šī daļa pagriežās elektroniski, cik augstu vajag pannu pret šo daļu. Tāpēc viņai tā peldēšanas iespēja principā ir tikai šitajā robežā. Tad Sunseekeram tas notiek uz troses principu, un viņu peld jebkurā augstumā. Varbūt plus, varbūt mīnus, grūti spriest. Slikti tas, ka panna nepeld pilnā augstumā, bet labi tas, ka trosa nevar pārplīst. Tā kā tur, teiksim tā, 50 uz 50, cik gudri un cik nav gudri. Tātad esam tikuši tik tālu. Godīgi pateikt, šaucās diezgan sūdīgi. Tā 3D lidera kamera vai lasītājs, saucat kā gribat. Tā ir viņam kamera. Tātad līdz šejienē nonākot, varu pateikt, ka savienojums ir, teiksim tā, diezgan godam. Ir ok. Šeit man nepatīk tā skrūva izstāsta par kaut kādas reģipsenes. Un arī
Primārajās skrūves arī ir parastas skrūves, ko pievelk magnēts. Diemžēl. Versijas ir ar lietus sensoru, kas atrodas šeit. Šim tāda nav, bet ir subwoofers. Uz zončiku var paklausīties. Nu, labi, patiesībā tas ir signāla mazais skaļrunīts. Ja godīgi, tad arī ar tiem dubļiem viņš diezgan dzen sevi ciet. Tie visi dubļi. Tā nav zālīga. Abās pusēs. Nu, jauksim tālāk, skatīsimies, kā tur tās lietas ies. Tātad ejot tālāk, konstatējam, tad kamera ir ar plasmas aizsargu stiklu. Tas, diži forši nav. Tomēr, salīdzinot to pašu Sansīku, viņi ir reāli no cieta stikla, īsta stikla. Tā, ejam tālāk, tie ledi. Teiksim tā, ja godīgi, ļoti hermētiski. Viņi vienkārši ir visi ieliet silikonā. Tātad tur, kas baigi neapdraud. Tā varētu būt zāle. Es šaubos, ka tas ir zaļās no leduma. Jā, tā ir zāle. Viss ir ieliets silikonā, smuki. Tas ir uztaisīts godam, teiksim tā. Tālāk ejam līdz kamerai. Tad tas blīvējums arī ir tāds diezgan labs, teikšu. Silikona veidīgs blīvējums. Nezinu, kāpēc viens liekas štepsels. Tas kaut kādai droši vien atkal citai versijai ir. Bet tas purnīgs un gan varēja būt nedaudz dārgāks. Tā plasmas var redzēt, ka jau matēta kameras iet, ko es iepriekš minēju. Tas tā. Visi forši ar radiatoru alumīniju, bet diemžēl, jā, kameras stikls nav forši. Tātad vāks ir vaļā. Teiksim tā, ar vadiem izņemot šos, kas ir uzlādes. Diezgan sūdīgi izskatās. Ļoti tievi un tādi nepārāk nopietni. Pārējais viss daudz maz izskatās diezgan labi. Tas ir dzinējs, kas ceļ pārno augšā lejā. Te ir saklipsēts, vādi nemētājās. Arī saklipsēts, kā jau teicu, dzinēja rekurējas mugurē ir, tātad tur ir pārvads kaut kur, to mēs skatīsimies. Tā izskatās pārvads. Smadzenes diezgan maz. Saprotams, nav GPS, bet visi smuki aizliec. Visi smuki aizliec lakā. Lieki nekādi nemētājās vādu gali vai kaut kādi šķepseļi. Tas ir pie displeja daļas. Tas varētu būt lietas sensoram, kas mums augšā neeksistē. Jā, tas viss diezgan labi. Teiksim, tā sakarīgi. Nav liekas kaut kādas vietas, kur trūktu kaut kādas detaļas vai kaut kas tam līdzīgs. Augšu vadi arī smuki iet visi. Savienoti un savā starpā un saklipsēti. Te visi tā tīri ok, teiksim. Reduktori, kā solīja, tātad tur ir tā, kad jā, tur ir pārvads un dzinējs rēzingurē, kā es teicu. Un
tur ir ļoti, ļoti daudz zobratiņu iekšā. Nesanāca īsti nobildēt, kad bija atļauts līdz galam, bet tur siksnas nav. Tur ir zobrata piedziņa, teiksim, tas ir pats motors, un tad tur tālāk aiziet visa zobratiņiem, kā redukcija. Tad, salīdzinot atkal ar Sunseekeru, tad šis motors ir reizes 3 garāks, un visa tā redukcija ir tā kā akumulātora skrūmašanā iebūvēta iekšā pa pakāpēm. Šeit reduktora zobrata pārnesums, šeit, un tikai tālāk motors. Nu, pareizāk pretēji. Motors tanī galā, un redukcijas pārnesuma iet uz šo virzienu. Šeit viss ir ar zobratiem tādā segmentā sabūvēts. Grūti spriest kalpošanas laika ilgumu, bet sarežģītums lielāks ir tomēr šeit. Varbūt ilgspēlējošāks un ilgāk kalpo, to redzēs ar laiku. Tagad ir vēl viena interesanta lieta par ratu. Nosvērsim. Pusotrs kilograms, teiksim tā. Svēri precīzi, atšķirnieki. Tā redzat, kas ir rats. Pusotrs kilograms. Kilograms 520. Kāpēc? No, grūti spriest. Iespējams, lai labākā vilkme būtu pa slidēnu virsmu. Bet, no, tikpat labi viņam vieglāk arī norakties ar smiltīs, piemēram. Tā kā nevarēšu pateikt, bet tas ir labi vai slikti. Vēl viena lieta, kas nav tā kā īsti pārdomāta, ir saucamās pakaļās ārkas. Var redzēt, ka tur ir skrāpējušies dubļi vienā gan otrā pusē, un tie ir skrāpējies rata kalpaks. Un tas tā kā nav arī īsti pārdomāts. Ko es vēl gribētu pieminēt, tā it kā rati gumijas, viņi ir tik šausmīgi cieti. Nezinu, kāds tam bija nodoms. Parasti jau mēģina taisīt tādu, teiksim, prēmiju, vairāk vai mazāk robotu ražotāji viņus mīkstus, lai zāli mazāk plēst. Tā kā, nu, kopsavilkums vēl būs. Nu, uztaisīsim kopsavilkumu, teiksim tā, kas man tā kā liekas, tad varētu būt labāks. Pļaušanas platums 20, tas ir tā diezgan maz. Atbilstoši analogam, kas ir Sunseeker X5, viņam ir 22. Nu, nerunāsim pārējām lietām, pilnpiedziņa un neatkarīgā piekara, peldošā panna pilnvērtīga, teiksim, un RTK GPS antena. Tad šeit nav GPS antena. Šeit ir tā kā ledara 3D, kas vairs neņemās nost, jo ir pielipis daļa tā, ka veidojās mitrums. Nu, un it kā tā priekšā kamera, bet Sunseekeram priekšā ir 2-3 dimensiju binokļu tipa kameras plus GPS. Nu, nezinu. Kopvērtējumā es varētu teikt tā, ka Sunseekers ir 100% labāks. Jā, viņam nav šāda ledarkamera, bet viņš sev pierādījis darbos ar visām pārējām lietām un strādājot jūrmalā kāpās, ko šis tulpa tam nevarētu izdarīt. Bet tā kopvērtējumā, teiksim tā, kaut kāds procents 70, es teiktu, ka viņš ir ok, kāds 30, ka nē. Vēl viena lieta, kas man nepatīk, kad viņu izslēgt var ar stoppogu pieturot, jebkurā brīdī pilnībā izslēgt, bet lai viņu ieslēgtu atpakaļ, tas ir iespējams izdarīt tikai un vienīgi, iestumjot viņu bāzes stācijā.
Nākamais moments. Viņam aplikācijā nav latviešu valodas, kas arī mūsdienās tā kā varbūt ir svarīga. Un tā kā gribētos, lai viņam pilnvērtīgāks menu būtu uz pašu displeja. Jo, piemēram, piekonektēties pie aplikācijas caur Bluetooth nav iespējams, jo nav iepriekšējais lietotājs atkonektējies. Bet Sanseekeram ir iespēja dalīties ar citiem lietotājiem, un tur vienlaicīgi var konektēties kādu 5 bez problēmām, visi ģimenes locekļi. Bet, nu jā, tā kā visi, protams, atkarīgs no cenas un no vēlmes. Ja negribās ļoti to GPS, tad šis būs īstais variants, kas jums derēs. Kā viņš darbosies, nu, tas ir atkarīgs no katra teritorijas un jāsaprot. Bez GPS viņš nevar darboties tik perfekti kā ar GPS. Šim liekas simtkārt. Viņam tieši saist priekš mākslīgā intelekta, kurš viņam arī ir, viņš atpazīt priekšmetus. Bet, nu, tas viss ir arī citos robotos, bet drusciņi vēl advancētāk. Varbūt ne daudzos citos, bet Sanseekerā noteikti tas ir. Tā kā labi, jā, es salīdzinu Sanseekeru dēļ tā, kad es viņu tā kā pārstāvu, nepārstāvu, tirgoju, netirgoju, izplatu, neizplatu, domāju, kā jūs gribat. Bet tas robots sevi ir pierādījis, un tāpēc man ir ar ko salīdzināt. Jauku vakar, ja kādi jautājumi, protams, droši jautājiet. Šis bija godīgs, taisnīgs video. Un kā ar visu iepriekšējie, ko jūs visu redzējāt, nav nekas izdomāts vai izpušķots vai nomelnots. Viss ir tīri pa faktu.